Tā, mēs varam sakt. Lūdzu, skaidrs. Labdien, cienījamie mediju pārstāvji. Esam gatavi uzsākt preses konferenci par Latvijas gaisa telpā ielidojušiem bezpilota aparātiem. Un preses konferencē piedalās aizsardzības ministrs Andris Prūss, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, Sauszemes komponentu priekšnieks brigādes ģenerālis Egils Lešinskis, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks pulkvedis Gundars Trops, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Reizeknes daļas komandieris majors Viktors Ševinskis. Klātesoši ir arī Zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvežleitnants Pēteris Suveizna, iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Reizeknes valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Putins, Reizeknes novada domas priekšsēdētājs Guntars Skudram. Mēdīju pārstāvjiem ir iespēja uzdot interesējušos jautājumus tiešsaistē, ierakstot jautājumus čatā, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, arī plašsaziņas līdzekļi, kura vēlāk arī tiks iespēja robežās nolasīti. Un kā pirmais runātājs aizsardzības ministra kungs Andris Prūss. Jā, paldies, cienījamie mediju pārstāvi, klātesošie. Sveicināti visiem. Nopietns incidents pagājušā naktī ir noticis Latvijas gaisa telpā. Un līdz ar to, protams, ka mēs apzināmies, ka šeit bāžas cilvēku jautājumi pilnīgi pamatot un vietā par mūsu gaisa telpas aizsardzību, par mūsu cilvēku drošību. Tāpēc mēs šeit arī uzskatījām ar iekšlietu ministru, ka mums ir jābūt uz vietas, lai arī uzrunāt gan iedzīvotājus, gan arī pašvaldību vadītājus, lai ir vienotos par informācijas apmaiņu, izdarīt arī secinājumus. Atskatoties uz to, kas ir noticis, vispārīgāk, protams, ka tas ir Krievijas agresijas sekas. Krievija turpina savu agresiju Ukrainā. Ukraina ir tiesības aizstāvēties. Līdz ar to, protams, ka mēs redzam, ka Ukrainas aizstāvībai, Krievijas agresija Ukrainā ir tieši sekas arī uz pierobežu šeit Baltijas valstīs, tā skaitā arī uz Latviju. Un šie incidenti ir bijuši vairāki, un šis ir viens no vēl vieniem nopietniem incidentiem, ko mēs esam šobrīd arī piedzīvojuši. Mēs kopīgi stiprinām gan ar sabiedrotajiem, gan arī pašu savu aizsardzību, pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan detekcijas ziņā, gan pretdarbības ziņā, bet, protams, ka jārēķinās ar to, ka šādas spējas nevienā valstī, arī Latvijā, nav absolūtas, un līdz ar to, protams, ka šeit šīs spējas ir ierobežotas. Bet šī pretgaisa aizsardzības stiprināšana kārtējo reizi apliecina, cik nozīmīgi šos darbus ir aktīvi turpināt, ko mēs arī darām. Attiecībā uz konkrēto notikumu noteikti var būs vēl precizējuši jautājumi un papildinājumi no kolēģi puses. Tik iedarbināta arī šūnu apraidi brīdināšana. Atbilstoši tā informācijai, kas konkrētā brīdī bija arī pieejama, pēc tam, kad bija informācija par to, ka apdraudējums ir beidzies, tad arī tika atsaukt šis brīdinājums par gaisa apdraudējumu, tika izvirzītas arī vienības, pretgaisa aizsardzības vienības, kas ir izvietotas arī šeit pierobežā, jau uz pozīcijām, lai būtu arī gatavi rīkoties, pretdarboties, tika pacelt gaisā arī NATO iznīcinātāji, kas arī patrulē ilgstoši šeit arī gaisa telpu. Līdz ar to, protams, ka visas šīs aktivitātes ir pretdarbības ziņā tika arī veiktas, bet vēlreiz, kā mēs redzam, tad, protams, ka šīs pretdarbības iespējas nav absolūtas, tām ir savi ierobežojumi. Es šobrīd arī šeit apturēšu tālāko informēšanu, bet es esmu gatavs, protams, turpināt, tā kā kolēģi noteikti papildinās. Tā kā paldies no manas puses. Paldies. Vārds tiek dots iekšlietu ministriem. Rihardam Kozlovskam. Labdien, godātie mediju pārstāvji, dāmas un kungi, jā, aizsardzības ministrs teica, šodien naktī noticis šis incidents. No savas puses ievadam arī gribētu pateikt, ka reāli iedarbinot šūnu apraidi, arī pēc tam viņu atceļot, ir radušies daudz jautājumu, arī dienas kārtībā par rīcību, kā rīkoties, un izskatās, ka arī varbūt manā vismaz vērtējumā pārāk sadrumstalot mēģināt atrast pareizu algoritmu, un pareizais algoritms rīcības ir ietverts šajā brīdinājumā, paziņojumā, kurš skaidri norāda, ka šāda apdraudējuma gadījumā kā jārīkojas. Līdz viņa atcelšanai faktiski nekādas citas darbības nebūtu veicams. Jāsaka, arī iebraucot Reizeknes pilsētā, apdraudējumam esot, var redzēt, ka Reizekne dzīvo savu dzīvi ierastā kārtībā,
Un tas, protams, šajā gadījumā ir tomēr arī visas sabiedrības atbildības jautājums, jo kamēr šis brīdinājums nav atcelts, līdz ar to, protams, pastāv arī reāls apdraudējums, kā mēs redzam, šis drons, kas ir nokritis attiecīgi šīs naftas bāzes teritorijā, ir detonējis. Un, protams, kamēr nav konstatēts, ka mums jāizstāvpi droši, nebūtu tomēr jāuzsāk normāls ikdienas dzīves gaitas, kas attiecās uz konkrētiem nomadiem, kuros šis brīdinājums ir izsludināts. Un tāda rīcības algoritmam arī jābūt ļoti vienkāršam. Ja mēs mēģināsim viņu sadrumstalot un mēģināt nozariski risināt katru atsevišķu gadījumu, visticamāk mēs šos jautājumus tikai sarežģīsim, nevis varbūt tieši otrādi vienkāršosim. To no savas puses gribu teikt, jā, arī būdams attiecīgi notikuma vietā strādāja gan mūsu glābšanas dienas, gan mūsu policija, par ko arī tālāk arī dosim droši vien iespēju arī izteikties mūsu kolēģiem no mūsu policijas un glābšanas dienas. Notikuma vietā darba veids eksperti arī ir atbilstoši ierosināts krimināla process. Pašlaik, kā mēs publiski teikuši, arī notiek vēl meklēšanas darba. Joprojām aicinu arī iedzīvotājus, kuri varbūt klausīties un redzēs mūsu, tomēr arī konstatējot varbūt iespējams nokrituši šādu bezpilotu gaisa kuģi, netuvoties viņiem, bet nekavēties informēt mūsu dienas, lai viņi varētu ierasties vietā un kopīgi arī ar šo vietu apsakot un nepieciešamības gadījumā arī neutralizēt iespējams bīstamo objektu. Līdz ar to droši vien arī ievadam no savas puses, es gribētu teikt, tas būtu viss, protams, beigās iespējams jautājumu. Paldies! Paldies, ministra kungs! Vārds tiek dots Nacionālo brīvprātīgo spēku apvienotā štāba priekšnieka vietniekam operacionālajos jautājumos brigādes ģenerālim Egmonam Šinskim. Lūdzu. Godātie preses pārstāvji, dāmas un kungi, jā, kā jau tika minēts, tad šajā naktī notika vairākie incidenti ar dronu ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Konkrēti tika fiksēti vismaz 3 šādi incidenti, bet fakti vēl joprojām tiek pārbaudīti gan mūsu sensoros, gan arī no pārējās mūsu rīcībā esošās informācijas. Tāpat, kā jau tika minēts, turpinās meklēšanas darbi uz potenciāli iespējams avarējušu vai avarējušajiem droniem, kas varēja būt nokrituši vēl Latvijas teritorijā. Kā jau aizsardzības ministrs minēja, tad tika aktivizētas mūsu pretgaisa aizsardzības grupas šo incidentu laikā. Tāpat tika aktivizēta Baltijas gaisa patrulēšanas misija, reaģēja franču iznīcinātāji nakts laikā, uzturējās gandrīz stundu Latvijas gaisa telpā un nodarbojas ar attiecīgi lidaparātu meklēšanu. No manā rīcībā esošās informācijas lidaparāti arī tika identificēti radaros, taču notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi pieejamie drošības kritēriji, tātad netika izmantot ieroči, jo nebija droši, ka nevarētu ciest civiliedzīvotāji vai infrastruktūra. Otrais tika iedarbināts arī gaisa patrulēšanas misija un arī uzturējās gaisa telpā praktiski stundu. Tas bija Rumānijas iznīcinātāji un arī nodarbojas ar lidaparātu meklēšanu Latvijas gaisa telpā. Kopumā, jā, es gribētu teikt to, ka mēs cītīgi strādājam pie tā, lai veidotu šo daudzslāņu pretgaisa aizsardzības sistēmu un aizsardzību. Diemžēl jāsaka, ka ne viss ir iespējams tik ātri, cik mums gribētos. Daudzas lietas, ko mēs pasūktam vai iepērkam, ienāk gada, pusotra, 2 gadu, pat 3 gadu griezumā. Līdz ar to tas process intensīvs gaisa telpas aizsardzības tālākai attīstībai ir uzsākts un turpinās. Rezultāti arī būs, bet tas prasīs, diemžēl, arī laiku. Paldies. Paldies brigādes ģenerālim kungam un vārds tiek dots valsts policijas valdes ģenerālim pārvaldes priekšniekam Lūdzu.
Galdienā tika konstatēts uzliesmojums degvielas pārstāvis uzņēmumā, Reizeknē. Ieradāmies notikuma vietā, tika izsūkti arī glābšanas dienas, neatliekamā medicīniskā palīdzība glābšanas dienas ieradās, veicām neatliekamos pasākumus, Pēc tam, kad sākotnēji šie darbi tika paveikti, tad tika veikta arī notikuma vietas apskate. Patreiz darbs turpinās notikuma vietā, ir ierosināts krimināla process pēc krimināla likuma 10. nodaļas. Tas ir noziedzīgi nodarījumi pret valsti. Notikuma vietā ir konstatēti bezpilota gaisa kuģu fragmenti. Tā kā darbs notikuma vietā turpinās, un sīkāku informāciju droši vien varēsim sniegt arī mazliet vēlāk. Papildus vēlos pieminēt arī, ka publiskā telpā ir parādījusies fake informācija par nesen notikušo atgadījumu saistībā uz Latvijas dzelzceļa, kad aizdegās vilciens. Publiskā telpā parādījusies, kad iespējams tur iesaistīts ir kāds bezpilota gaisa kuģis. Var apgalvot, ka veicot arī sākotnējās darbības šajā notikumā netika konstatēta bezpilota gaisa kuģu nepaliekas, neklātbūtne. Tā kā vēlos arī informēt sabiedrību, kad lūgums atturēties no šādām nepārbaudītām informācijām, un šādas informācijas nepublicēt, jo par to ir paredzēta atbildība. Man īsumā par būtu viss. Paldies! Paldies, Kupeža kungs. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, tāpēc reģionu pārvaldības, mēs uzdevis komandieru majorā Viktoram Švīcim. Labdien, cienījami preses pārstāvji, dāmas un kungi. Tagad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šorīt sākot no 3:30 saņemam vairākus zvanus uz tālruņa numuru 112 par iespējamiem negadījumiem Reizeknes pusē, tajā skaitā par iespējamo aizdegšanos naftas produktu uzglabāšanas objektā Reizekne komunāla ielā. Un ierodoties notikumā vietā, tika secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā tika bojāti 4 rezervuāri. Vienam rezervuāram dega apšūms 30 kvadrātmetru platībā, un tas operatīvi tika nodzēsts. Tā kā rezervuārus neatradas naftas produkti, un izmantojot termokameras, tika apsekoti arī pārbaudīti blakus esošie rezervuāri, un tad paaugstināta temperatūra netika konstatēta. Tad notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji glābēji ar 6 autocisternām un autokā. Tā kā īsumā par šo notikumu un viss. Paldies, Mēra kungs. Paldies profesionāliem uzņēmējiem. Tātad laiks jautājumiem. Viens no jautājumiem ir dienas panorāma Vitā Astratē. Kāda ir ticamā versija nomaldījies drons, nomaldījies un pārtverts drons vai provokācija? Kādas ir iespējas tos pārtvert? Vai droni netiek šādi iznīcinātājiem, vai mums ir pārtverti? Tā varbūt es no savas puses varu pateikt, ka šobrīd, protams, versijas tiek izvērtētas. Šobrīd viena no versijām ir, ka tas attiecās uz tiem droniem, kas tiek virzīti pret leģitīmiem targetiem, mērķiem Krievijas teritorijā, bet tā ir tikai viena no versijām, tas ir šobrīd pieņēmums, tā kā skaidrs, kad ir jāizvērtē arī citas versijas, un to jau izmeklēšana arī palīdzēs noskaidrot. Mēs esam saziņā arī ar mūsu partneriem, tā skaitā ar Ukrainas partneriem, tā kā šeit ir svarīgi visu šīs detaļas arī apkopot un tad arī nākt ar jau tādu skaidru gala vērtējumu. Šobrīd šie ir pieņēmumi, šīs ir versijas, ko mēs varam izdarīt. Attiecībā uz iznīcinātājiem šeit jau ģenerālis ir izskaidrojis šo situāciju par to, ka iznīcinātāji bija NATO iznīcinātāji Baltijas gaisa telpas aizsardzības misijas, patrulēšanas misijas kontekstā ietvaros bija gaisā, tā kā bija principā gatavi arī šāds mērķis notriekt, bet šeit ir vairāk faktori, indikātori, kuriem ir jāizpildās, lai apdzīvotā vietā nosacīt miera laikos, cik nu miera laiki, mums nav
miera laiki, bet mums nav īsti formāli kara laiki, tā kā principā vai šāds trieciens arī potenciāli dot, tā kā šeit ir šis vērtējums, līdz ar to arī bija tāds, kā tas bija, un mēs redzam arī konsekvences. Attiecībā uz pārtvērēju droniem šobrīd Latvija iegādājās un ir iegādājusies pārtvērēju dronus. Tie tiek integrēti bruņoties spēkos, bet arī, protams, ka pārtvērēju droniem jābūt precīzi nomērķētiem, precīzi izvietotiem, līdz to tas arī ir zināmā veidā tālāko uzdevumu jautājumu šajā gadā. Kā es jau esmu minējis iepriekš, mūsu bruņoties spēkos ienāks aptuveni 500 pārtvērēju dronu, tā kā arī šīs mūsu pašu spējas tiks arī stiprināts ar mūsu pašu industrijas ražotajiem droniem. Jā, ir arī papildināt no savas puses to, ko jautājumu daļā par nomaldījušos vai apzināti vadāmu dronu, tad arī tās visas versijas un krimināla procesa ietvaros, kā es minēju, pašlaik arī notikuma vietā strādā eksperti, un kā arī tika norādīts sadarbībā arī ar Ukrainas kolēģiem, protams, tas jautājums tiks risināts un slēdzienu pašlaik, protams, izdarīt ir pāragri. Ziņu dienas panorāma, kā skaidrot, ja paliek simtiem dronu un daži tikai iemaldās, ja vispār iemaldās šeit. Ģenerālkungs. Jā, es varbūt nokomentēšu tad, no tehniskā viedokļa, tad, ja tas ir kaut kāds dronu uzbrukums organizēts, kur ir kaut kāda liela skaits dronu iesaistīts, tad, protams, kad kaut kādas elektromagnētiskās kara darbības ietekmē, daļa no šiem droniem arī var tikt ietekmēta un arī novirzīties no iepriekš paredzētās trajektorijas. Taču es gribētu pieturēties arī pie tā, ko aizsardzības ministrs tikko teica, kad sagaidīsim tomēr izmeklēšanas rezultātus. Mēs identificēsim dronu atliekas, identificēsim visas datus, kas tiks saņemti izmeklēšanas rezultātā, konsultēsimies ar sabiedrotajiem, un tad es domāju, mēs ar lielāku pārliecību varēsim teikt, vai tas ir bijis šāds Ukrainas uzbrukums leģitīmiem mērķiem Krievijā, uz ko jau, kā jau tika minēts, Ukrainai ir pilnīgas tiesības un pat pienākums savas valsts aizsardzības labā, vai arī tā varētu būt kaut kāda veida provokācija. Pašlaik es negribētu sniegt nekādus apgalvojumus šajā ziņā. Paldies. Ziņu dienas panorāma, Vizāns Padēt, vēl vienu jautājumu. Vai tehniski ir iespējams, ka Krievi pārtver dronus un novirza mērķēt uz konkrētu vietu? Iespējams, Krievi pārtver šādu Ukraiņu dronus un mēs faktiski savā pusē neko arī nevaram darīt. Un vienmēr teiksim, ka tie ir Ukraiņu droni, lai gan iespējams Krievu mērķēt un pārtverti. Tad es domāju, ka nekādu varbūtību nevar izslēgt, tāpēc, ka gan Krievijas ražotie droni nonāk Ukraiņu rokās, gan tāpat Ukraiņu ražotie droni tiek pārtverti vai kaut kādā citādā veidā nonāk Krievijas rokās. Līdz ar to neviena no varbūtībām nevar tikt izslēgta šajā tieši brīdī. Paldies, ģenerālkungs, jā. Vārds klātesošajiem, varbūt kāds klātesošais. Jā, mēs lēdzām ziņu aģentūra Reuters jautājums ministram, lai mums nevajadzētu aicināt tomēr lielāku NATO valstu iesaisti un klātbūtni, ja mums pašiem trūks to predronu ieroču vai mēs esam daudz runājuši, bet vai nebūtu īstais laiks vēlreiz aicināt tomēr tos sabiedrotos piedalīties vairāk. Jā, jautājums ir pamatots. Viens ir, ko mēs darām, savus uzdevumus un mājas darbus, un to mēs veicam. Vienlaikus, protams, ka tā ir gaisa telpa, kas ir ne tikai Latvijas gaisa telpa, bet arī NATO gaisa telpa, un līdz ar to arī tā ir kopīga atbildība par šo gaisa telpas kopīgu aizsardzību. Tas, kas šobrīd jau ir izdarīts, jau pēc nopietnā incidenta, kas mums bija Gaigalavā, jau toreiz mēs vienojamies ar NATO misiju šeit, ar gaisa patrulēšanas misiju,
tas bija strateģisks un politisks uzstādījums, ka tā nav tikai patrulēšana, ka pie nosacījuma izpildes šai gaisa misijai ir tiesības, un ne tikai tiesības, pienākums un uzdevums drons arī notriekt. Tā kā jau tad arī šai misijai tika pastiprināts funkcijas pilnvars, ko tā var arī darīt. Bet beigās, kā es teicu, šeit ir tomēr šiem indikatoriem ir jāizpildās. Otrs, kas tika savukārt pēc nopietniem incidentiem Polijā īstenots, bija austrumu sardze. Līdz ar to arī šeit ir aktivitātes kopumā reģionā, un mēs redzam pastiprinājumu reģionā tieši no iznīcinātāja puses. Tā kā šeit arī soļi ir spērti. Vienlaiks mēs nepārtraukti aktualizējam, šis ir kārtējais piemērs un iemesls varēs to akcentēt, ka tieši tā šī ir kopīgā gaisa telpa, ka šeit ir arī jābūt vienībām, un to es aktualizēju ar saviem sabiedrotajiem partneriem arī NATO ietvaros gan šeit reģionā, ka mūsu gaisa telpas aizsardzība tas ir kopīgs pienākums un uzdevums. Bet vēlreiz, protams, jāatgriežās pie tā, ka tādas absolūtās spējas šobrīd uz tā mēs nepārtraukti ejam, bet viņas nekad nebūs absolūts, nekad nebūs šīs brīnuma nūjiņas. Un skaidrs, ka nebūs tā, ka bruņoties spēki tiks izvietot 450 km garumā, pilnā kaujas mobilizācijā. Pat ja šī situācija šobrīd, protams, ar vien vairāk mums liek domāt, kā ir adresēta, kā konkrēti rīkoties ar attiecībā uz mūsu arī vienību izvietošanu. Mēs esam pastiprinājuši gan vienību izvietošanu pēc nopietnā drona incidenta Gaiglavā. Mēs pastiprinājam arī klātbūtne pēc šiem nopietniem incidentiem marta beigās. Līdz to, protams, ka šeit arī ir šie jautājumi par samērīgumu, bet vienlaiks, protams, ka mēs ļoti apzināmies, ka drošība pirmajā vietā mums ir jādara viss no mūsu puses kopā ar sabiedrotajiem, lai šie drošība tik nodrošināta, kā nākamie soļi tiks gan pārliecināti, argumentēti kopā ar mūsu sabiedrotiem, gan mēs paši, protams, darīsim kārtējās vēl mācības stundas, lai pastiprinātu šo klātbūtni šeit pie robežas. Paldies, ministra kungam. Kādi jautājumi? Divkrasti rādījā Lauris Sandāri. Sakiet, lūdzu, vai šonakt naktī nevajadzēja tomēr iedarbināt trauksmes sirēnas, nevis pēc krietna laika tikai iedzīvotāji saņēma burtiski pēc 2 sprādzieniem šo aprēķinu paziņojumu? Paldies. Es pavisam īsi no savas puses. Šūna apraide tika iedarbināta 4.09. attiecībā uz Balbu un Ludus novadiem un 4.43. attiecībā uz Rēzekni un Rēzeknes novadu. Tā kā, protams, šeit šie jautājumi arī ir pamatot par to, kas ir vai nav nostrādājis attiecībā uz šūnu apraidi, vai šim brīdinājumam nebūtu jābūt ātrākām, un tieši tā šeit ir pamatotība šāds jautājums uzdot. Es arī šādu izvērtējumu pārbaudu veikšu un uzdošu veikt bruņoto spēku ietvaros, kas ir tas, kas ir nostrādājis vai nav nostrādājis, vai ir kādas atbildības par to, kāpēc šī šūna apraide netika iedarbināta, bet, protams, ka šūna apraide tiek iedarbināta arī pie zināmas informācijas kopuma, kas arī ļauj iedarbināt, jo skaidrs, ka informācijas ir ļoti daudz, un tā ir faktiski katru nakti mums, un diez vai mēs gribēsim arī katru minūti iedarbināt, teiksim, šādu šūnu apraidi. Tā kā skaidrs, ka ir jāizpildās konkrētiem nosacījumiem, tad, ja šī konkrētie nosacījumi attiecībā uz informāciju piepildās, tad šūna apraide tiek iedarbināta. Toreiz mēs vērtēsim, kāpēc šūna apraide netiek iedarbināta, un vai šeit ir atbildīgiem, vai šeit tomēr nav nepieciešamība ir pilnveidot procesu, lai šūna apraide nākamajā reizē noteikti tiktu iedarbināta. Ja drīkst, varbūt arī pie šī paša jautājuma. Protams, ka pēc katra incidenta mēs izvērtējam rīcības algoritmus, un katru notikumu tas arī tiks darīts arī šajā gadījumā, protams, arī. Un ja pašā laikā es vēlreiz arī izmantoju šo iespēju aicināt, protams, kā ar šo, diemžēl, fenomenu, kas mums ir saistīts ar šo karu Ukrainā, un tas ir austrumu pierobežu Latgales reģions, tomēr iedzīvotājs ļoti nopietni attiekties pret šo arī brīdinājumu. Kā es minēju, neskatoties to, ka pastāvēja brīdinājums, pilsēta dzīvoja savu dzīvi. Tas ir jautājums arī. Tomēr, no vienas puses saņemot informāciju, šī informācija bija tajā brīdī, kad viņa bija aktīva. Cilvēki faktiski dzīvoja savu dzīvi, absolūti nesakoja tam, kas ir rakstīts šajā šūnu apraidē, proti palikt telpās, aizvērt logus, durvis un principā informēt dienas, ja tiek kaut kāda incidenta konstatēta. Šeit ir, protams, no valsts puses jābūt pilnveidojumi, pilnīgi piekrīt. Kā es minēju, mēs nespēsim saražot instrukcijas katrai nozarei, katrai iestādei atsevišķi. Ir šis kopīgais paziņojums, kurš bija, bet jāsaka, ka rīcības, kas ir rakstīta konkrētā paziņojumā,
Es nevaru teikt par, protams, kopumā par visu sabiedrību, bet, kā es minēju, ka pilnīgi noteikti nekas neliecināja par to, ka cilvēki ir palikuši telpās un aizvēruši logus. Bet trauksmes sirēnas tā kā... Trauksmes sirēnas, jebkurā gadījumā, ir mums paredzētas, kur pēc tam sekos informācija par to, kas ir noticis tālāk jau pakārtotos informācijas avotos, faktiski mēdījos un tā tālāk. Līdz ar to šī būtu informācija, jebkurā gadījumā, kas pēc tam būtu jānolasa, trauksmes sirēna, bet manā skatījumā, kā es minēju, ka šī ir sistēma, kas ir principā uzbūvēta tā un iedarbināma pietiekami ātri. Jautājums ir tiešām nes tikai par appusēju, arī appusēju izpratni par apdraudējumu veidu, jo vēlreiz uzsver, kā mēs redzam, viņš ir pilnīgi reāls un nopietnas. Diemžēl var skart mūs iepriekš nebrīdinot arī. Tā ir realitāte. Rezeknes novads deputāte Stepule gribētu nedaudz papildināt jautājumu par šūnu apraidi. Sakiet, lūdzu, vai jūs esat dzirdējuši šūnu apraidi? Es runāšu valsts valodā, bet šūnu apraide nav valsts valodā. Tā nav saprotama un tā nav skaidra. Attiecībā uz šūnu apraidi gan māja mēneša sākumā man mazdēlam mobilajam telefonam atnāca apraidījums, ka ir apdraudējums. Man atnāca noraidījums, ka apdraudējums ir atcelts. Savukārt manam mazdēlam līdz šim brīdim apdraudējums, kas tika izziņots, nav atcelts. Arī šodien daudz cilvēki, kas saņēma apraidījumu šūnā, nesaņēma otru apraidījumu par to, ka apdraudējums ir beidzies. Tādēļ jums vajadzētu noteikti padomāt pie tās sistēmas, kā viņa darbojas, un apraidījums valodā ir gan vīrieša balsī, gan sieviešu balsī. Sievietes balss nav ne latviešu valodā, ne lietuviešu valodā, ne jebkādā citā valodā skaidra. Un ja 4:45 gulošam cilvēkam saņemot šādu izziņu, kura ir atskaņota nesaprotamā valodā, tad šis pārmetums, jūsu pārmetums iedzīvotājiem, ka dzīve Rezeknē rīt nav pamatots. Un arī CAK pieņemtie lēmumi par to, ka bērnu dārzi netiek apmeklēti, mācību iestādes netiek apmeklētas, arī, manuprāt, ir nedaudz pāri savām pilnvarām, jo uz skolu un uz dārziņu bērni tiek vesti no rīta. Bet šis atcēlums ir 9:30 nācis. Tātad šis pārmetums iedzīvotājiem, ka viņi rīkojas nepareizi vai kā savādāk. Jūs domājat, ka Rezeknes novadā un Rezeknē cilvēki ir ar atvērtiem logiem un atvērtām durvīm? Jā, paldies par komentāru. Es saprotu, tas bija viedoklis. Un šajā gadījumā es negribu teikt, ka es pārmetu Rezeknes iedzīvotājiem, jo ne komendants to nekas tam līdzīgs nav izsludināts, un tas ir brīdinājums, tas ir aicinājums faktiski. Ar piedāvāto rīcības algoritmu par to jau neseko nekādas sankcijas, nekas tam līdzīgs. Tad šajā gadījumā es gribu vienkārši teikt to, ka brīdinājums bija, un kopumā es pieļauju, jā, 100% šo paziņojumu nesaņēmu visi, jā, bet pašā laikā faktiski lielākā daļa saņem, bet es saprotu, ka iekšlietu ministrija ir saņēmusi ļoti garu un izsmeļošu jautājumu klāstu. Arī no jums es saprotu. Jā, tieši no manis, jā. Tieši tā, es piekrītu. Jā, pilnīgi noteikti cilvēki tagad nopietni strādās un gatavos arī jums atbildes uz šiem jautājumiem. Tā kā tas pilnīgi noteikti viss process ir pilnveidojami, bet, manuprāt, tā būtība paliek. Mazliet varbūt mēdījiem pedagogiskiem turpināt, nevis politikiem, Tenis Pikovskis TV3 ziņām. Sakiet, lūdzu, kāda situācija Latvijā un pierobežā šobrīd ir ar predileisa aizsardzību? Jā, kurš ir kompetentums? Ģenerālis noteikti papildinās un izvērsīs detalizētāk. Pretgaisa aizsardzību mēs esam stiprinājuši pēdējos gadus aktīvi, un to arī turpināsim darīt. Mēs veidojam
slāņu veidu pretgaisa aizsardzību. Tas nav tikai par droniem, tas ir gan par iznīcinātājiem lidmašīnām, gan par raķetēm, kas var ienākt mūsu teritorijā. Tā kā skaidrs, ka mums jābūt gataviem dažādiem scenārijiem. Šobrīd mēs tikai esam fokusējušies varbūt uz vienu šo scenāriju. Attiecībā uz pretgaisa aizsardzību, kas ir pret augstāka augstuma objektiem, tad šajā gadā mums ienāks pirmās ēristīs sistēmas, kas ir nozīmīgas sistēmas. Mūsu rīcībā šobrīd ir RBS sistēmas, kas ir tuvējās darbības sistēmas. Mēs šobrīd, kā es jau minēju, esam iegādājušies jau pirmo partiju pārtvērēju dronus, un tuvākajā laikā ienāks vēl mums pārtvērēju droni, un kopumā līdz gada beigām 500 pārtvērēju dronu, tā kā pārtvērēju droni tiek izvietota, ka tas ir pretdarbības ziņā. Attiecībā uz detekcijas sadaļu mēs esam izvietojuši, ka ar visu austrumu robežu pirmā NATO dalībvalsts vēlreiz pēc šī nopietnā drona incidenta Gaiglavā akustisko detekciju. Akustiskā detekcija palīdz, pat ja atkal neviena no šīm detekcijām, neviena no šīm pretdarbībām nav absolūta, ka šeit ir vairāk faktoru un indikāciju kopums, kas ļauj arī izdarīt šos secinājumus un ir pilnvērtīgi detektēt. Bet akustiskā detekcija, tas, ko mēs esam pastiprinājuši šo mūsu detekcijas spēju, ir izvietot arī papildus G1X radari, ko mēs esam arī iegādājušies pagājušā gada noslēgumā un izvietojuši uz robežas. Tā kopumā gan detekcijas sadaļā, gan pretdarbības sadaļā mūsu spējas ir apjomīgi pastiprināts. Un šis pastiprinājums arī notiks tuvāko nedēļu un tuvāko mēnešu laikā. Bet vēlreiz, diemžēl, man arī jāatkārto un jāakcentē tās, ka nevienā valstī šī spēja nebūs absolūta. Nav šeit brīnum nūjiņas. Ir viena no spēcīgākām sistēmām dzelzs kupols Izrēlā, un arī Izrēla nespēja apturēt dronus, kas arī nāk Izrēlas virzienā. Tā kā skaidrs, tas ir vienkārši viens salīdzinājums, tā ka mums ar to ir jārēķinās, bet tas nenozīmē, ka mums nav maksimāli jādara visu mājas darbu, jo skaidrs, ka cilvēku uztraukums, tīpaši pierobežā, ir pilnībā pamatots. Mēs to ļoti labi apzināmies, un pretgaisa aizsardzība ir viena no mūsu lielajām prioritātēm, lielajiem mērķiem visos līmeņos, lai mēs arī spētu gan detektēt, gan pretdarboties. Un kopā jau iepriekš uzdoto jautājumu mūsu sabiedroto. Tas ir kopīgs uzdevums, mūsu pašu nacionālais uzdevums un kopīgi ar NATO sabiedrotajiem, jo tā ir gan Latvijas, gan arī NATO un Eiropas Savienības ārējā robeža. Ģenerālis. Man ir jautājums aizsardzības ministram. Iepriekšējā reizē martā jūs informējat par to, ka Ukraiņu brīdinās Latviju, ja viņi rādīšos dronus Krievijas virzienā. Vai šoreiz šāds brīdinājums Latvijā tika saņemts? Tas, ko es teicu iepriekš, un var atkārtot, mēs esam nepārtrauktās gan sarunās, gan konsultācijās ar Ukrainas pusi. Arī šodien es sazinājos ar Ukrainas pusi. Un arī, protams, pēc visiem šiem incidentiem, kas mums ir bijuši. Tieši pirms incidenta, vai mums bija kāds brīdinājums par šādiem notikumiem naktī? Mums ir brīdinājumi vai kopumā uzstādījums no Ukrainas puses, ka, protams, kad viņiem ir tiesības un pienākums dot trieciens pa militāriem un leģitīmiem objektiem, mērķiem Krievijas teritorijām, viņi to turpinās darīt. Par konkrētiem notikumiem, par konkrētu trajektoriju, tā būs Ukrainas puses izvēle, vai viņi mūs brīdinās, vai viņi mūs nebrīdinās. Un šāda informācija parasti ir operatīva rakstura informācija. Es varbūt varētu papildināt aizsardzības ministru. Protams, kad nav tā, ka mēs pavisam nezinām, kad notiek, teiksim, kaut kādas Ukraiņu darbības. Mēs saņemam informāciju, kad ir notikuši, teiksim, kaut kur dronu triecieni kaut kādos virzienos. Bet šī informācija mums īpaši neko nepalīdzēs, jo, ja tas ir Ukraiņu palaistie droni, un viņi tiek novirzīti kaut kādas elektromagnētiskās kardarbības rezultātā, to neviens nevar prognozēt. Nekurā tieši brīdī, nekurā vietā pie mūsu robežas vai pāri mūsu robežai kāds drons šādas iedarbības rezultātā var parādīties. Tas mums nebūs nekāds, teiksim, 100% palīdzība šajā jomā. Tas, kad kaut kas lido Krievijas vai Baltkrievijas teritorijā, un to mēs zinām, mums ir savi informācijas iegūšanas veidi, bet to, kurā brīdī var mazs drons šķērsot Latvijas robežu, šo diemžēl mēs nespējam detektēt.
mazo objektu detektēšana, ministrs iepriekš runāja, kad mums tika būvēta šī, un viņa ir diezgan efektīva un darboties spējīga klasiskā sensoru sistēma, radari, kur mēs redzam lielus objektus, lidaparātus, helikopterus, lidmašīnas 400 km attālumā, un arī konstatēt varam, kas tie par lidaparātiem. Šis drauds, kas ir parādījies pēc Krievijas agresijas Ukrainā, pakāpeniski pieauga, intensificējās, tas ir principā jauns drauds, jauna rakstura drauds, kas prasa jaunus risinājumus. Visa pasaule strādā faktiski inženieri un zinātnieki pie šādiem risinājumiem. Tajā skaitā ir Latvijas industrija ir iesaistījusies intensīvi un strādā pie šāda veida risinājumiem. Pirmkārt, detektēt, pamanīt šāda veida objektus pietiekoši tālu, lai spētu kaut ko izdarīt. Otrais, pie efektīvām ieroču sistēmām, kas varētu attiecīgi ātri reaģēt. Tajā skaitā iespējams pie kaut kādām automatizētām ieroču sistēmām, kas varētu būt arī mākslīgi intelekta vadītas. Tas viss šai laikā notiek šodien un notiks rīt, šādas darbības, un mēs, kā jau ministrs runājām, ļoti intensīvi strādājam, lai viss, kas mūsu rīcībā ir, būtu pēc iespējas vairāk novirzīts austrumu robežas virzienā. Šī gada laikā nāks arvien jaunas mums spējas klāt, mēs liksim klāt īpaši skatoties uz sensoriem, tas ir ļoti svarīgi, jo, lai mēs laicīgi varētu detektēt, bet tas viss prasa laiku. Visu šīs zinātniskā attīstība, industrijas produkti, kas nāk klājā jauni, tas viss prasa laiku, diemžēl. Tad es pareizi saprotu, ka šobrīd pirms nokrita šis drons, jums nebija informācija, ka ir ielidojuši gaisa telpā. Salīdzinoši īsu brīdi šāda informācija parādījās vismaz 3 gadījumos šonakt, bet pirmajā gadījumā, kas bija diezgan īss, kad akustiskajos sensoros mēs redzējām objektu, tas bija faktiski nepilni 10 minūšu laikā, un arī jāsaprot, ka tas akustiskais sensori, kas uztver šos signālus, pirmie signāli, kas nāk, mēs no tiem nevaram izdarīt nekādu secinājumu, jo pirmie signāli radas no dažādiem objektiem, kas rada skaņu mopēdi, motocikli, transporta līdzekļi. Tad, kad iezīmējas trajektorija, mēs sākam saprast, ka tas varētu būt kaut kas, un tad mēs arī attiecīgi darbojamies. Šajā gadījumā objekts avarēja pirms mēs paspējam kaut ko vispār izdarīt. Tika aktivizētas, protams, mūsu pretgaisa aizsardzības grupas, tika aktivizēta Baltijas gaisa patrulēšanas misija un arī uzturējās gaisā ļoti ilgi, bet kā jau saku, tas diemžēl nesekmējās, lai tiktu identificēts attiecīgi mērķtiecīgi pozitīvi atzīts, ka tas ir nav kaut kāds objekts, kas ir civils, un līdz ar to arī netika veikta šāda mērķa iznīcināšana. Noslēdzošais jautājums. Latvijas reģionālā televīzija, Daugavpils televīzija, vai aizsardzības ministrija plāno iedzīvot apmācību par to, kā rīkoties par tam cilvēkam, ja viņi ir lidojuši dronu, kā uz to reaģēt, veikt, slēpties vai kā savādāk rīkoties? Kopumā mēs esam ciešā sazobē ar pašvaldībām. Skaidrs, ka viss, kas attiecās uz civilo aizsardzību, ir gan aizsardzības ministrijas, iekšlietu ministrijas, iekšlietu nozares, bruņoto spēku, pašvaldību uzdevums. Tā kā skaidrs, ka šeit koordinācijai un sadarbībai ir jābūt. Mēs esam noteikti arī atvērti tam, kad mēs meklējam ir konkrēts praktisks risinājums. Protams, ka konkrētajās situācijās arī
tieši jau izziņā vai šūnu apraides vēstījumā ir norādīts, kas arī cilvēkiem ir jādara. Tā kā tur jau šie pamatprincipi ir noteikti ar papildus informāciju var iepazīties arī Sarks LV mājaslapā, aizsardzības ministrijas mājaslapā, iekšlieta resoru mājaslapās. Piemēram, ir aizsardzības nozara izdevusi vairākas arī rokasgrāmatas, tai skaitās, kā rīkoties ar krīzes situācijām, kā rīkoties kara gadījumā. Tā kā tur arī var noteikti iegūt papildus informāciju, bet noteikti arī šīs praktiskās nodarbības, ja mēs ar pašvaldību šeit arī kopīgi vienojamies, tad mēs varam domāt arī par konkrētiem veidiem, bet tad jau, protams, būtu jāvienojas arī par to veidu, kādā veidā mēs to arī īstenojam. Bet tas noteikti nav tikai aizsardzības ministrijas atbildības joma, jo civila aizsardzība tomēr ir vairāku nozaru atbildības joma. Šeit šī sadarbība savstarpējā ir absolūti nepieciešama un teiksim tā, vajadzīga. Ja drīkst sanāks tieši pie šī atbildot vēl papildināt arī ministru, protams, tas varbūt divas lietas, ko gribu pateikt, tas ir viena lieta, kas ir, ko valdība jau lēmusi, un pateicoties Norvēģijas finanšu instrumentam tieši Latgalē un arī Reizeknes novadā tiks uzstādīts papildus sirēnas, nodrošināt šo pārklājumu. Tas tiek nopietni apsvērts, nav gluži tā, ka mēs sirēnas ignorējam. Pamatā arī gribētu teikt, ka šīs pirmās rīcības noteikums ir norādīts brīdinājumā un, protams, palikt tomēr telpās un atbilstoši veikt šīs darbības, kas ir norādīts, bet es pilnīgi piekrītu, ka ne visi cilvēki varbūt tiešām arī iedziļinās šajā jautājumā. Tas ir jautājums sadarbībām pašvaldībām, ko mēs konsekventi arī īstenojam un īstenosim. Un skaidrs, ka arī glābšanas dienestam ir paredzēts arī papildus speciālas kampaņas civilā aizsardzībā, arī pateicoties īstenībā arī Eiropas finansējumam, pietiekam apjomīgas kampaņas, un tās tiks arī īstenotas sabiedrības izglītošanai, informēšanai tieši civilās aizsardzības jomā un šodienas aktuālajiem izaicinājumiem. Paldies par atbildi. Pastoties no preses konferences par noslēgtu, aicinām sekot aktuālākai informācijai atbildīgajos dienestu mājaslapā un paziņojumos. Mēs esam gatavi. Bet individuāli. Mēs individuāli varam. Ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu vēl palicis, vai drīkst vēl dažus jautājumus uzdot? Mēs noteikti esam gatavi individuāli atbildēt. Tā kā varbūt mēs nemūkam uzreiz prom, vienkārši dienestu arī tā situācija tāda, ka būtu jāļauj mūsu vadītājiem. Man nav iebildumi. Paldies, tāpēc es netīšu pateikt rēķiņa. Jautājums aizsardzības ministri, jūs minējāt šos te algoritmus, kas tiek iedarbināti noteiktās situācijās, izvērtējot, vai drons tiek notiekts. Tad tajā brīdī, kad Reizinē jau bija nokritis pirmais drons un pāri šai drona nokrišanas vietai pārlidoja otrs drons, tad būtībā veica brīdi virs Reizeknes pilsētas. Vai tas nebūtu bijis brīdis, kad būtu jāiedarbina šie iespēja droni notriekt, un ja nē, tad kas ir tas brīdis, kad drons tiek notriekts, ja šajā gadījumā tas tiek lido pāri pilsētai? Pāri pilsētai mēs noteikti nedrīkst. Jā, ģenerālkungs noteikti var papildināt konkrēti par šiem militārajiem algoritmiem. Uzstādījums no manas puses ir pilnīgi skaidrs bijis. Mums ir maksimāli jāspēj detektēt, un mums ir maksimāli jādara viss, lai drons tiktu nosēdināts. Jebkurš drons, kas ielido mūsu gaisa telpā un kas ir neidentificēts un kuram ir risks, ka tas var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību, veselību. Tā kā pilnīgi skaidrs, ka šeit uzstādījums pilnīgi visiem skaidri. Te nav par to nekādi jautājumi. Un es to uzdevu, ka mums ir tiešām maksimāli ātri ar visu mērķiecīgi jāievieš šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas un jāspēj reaģēt. Bet, kā jau tik iepriekš arī minēts, mēs izvietojām jau šajā konkrētajā situācijā. Tika mobilizētas tās vienības, kas ir izvietotas uz robežas, tātad ar airbase sistēmām, kas ir mūsu pašu spējās, kas ir mūsu pašu spēkos, ko mēs varam izvietot. Otrs tika pacelt gaisā vairāk kārtīgi arī NATO iznīcinātāji, gan Francijas, gan Rumānijas iznīcinātāji bija gaisa telpā. Tālākais jautājums par to, kādās konkrētās situācijās, pie kādiem faktoriem var arī, ja ir redzams un ir identificējams un potenciāli šī pretdarbība ir veicama, pie kādiem faktoriem arī šī pretdarbība var tikt veikta. Mēs neesam šeit unikāli. Šādi jautājumi ir bijuši gan Polijā, gan Rumānijā, gan Somijā, kur arī iznīcinātāji ir pacēlušies gaisā. Šobrīd mēs esam redzējuši visos šajos incidentos tikai vienu gadījumu, kad Polijas teritorijā Nīderlandes iznīcinātāji notriec daļu no droniem. Tagad tas ir jāpatur prātā, ka šeit vēlreiz arī ir konkrēti faktori un indikātori, kas nosaka arī to, kā konkrētie
šajā gadījumā piloti var rīkoties, pretdarbojoties pret droniem. Uzstādījums visiem ir pilnīgi skaidrs. Ja situācija atļauj, drons ir jānotriec. Varbūt ģenerālis var arī papildināt mani. Jā, protams, kā ministra kungs jau minēja, tad pilnas tiesības tiek dotas pretgaisa aizsardzības grupām un arī gaisa patrulēšanas misijai veikt dronu notriekšanu, bet tur ir noteikti apstākļiem jāpiepildās, kas ir saistīti ar drošības apsvērumiem. Un skaidrs tad, kad ir pacelta gaisa patrulēšanas misija, nekāda raķetu šaušana no zemes nenotiek. Šāda ieroča pielietošana tiek apturēta. Nokļūšana pa sauszemi līdz noteiktai trajektorijai prasa laiku. Līdz ar to, tad, kad ir pacelts gaisa patrulēšanas misija, tad, protams, kad mēs sagaidām lielāku efektivitāti no šīs gaisa patrulēšanas misijas. Gaisa patrulēšanas misija ir savi standarti un savas prasības, drošības un kritēriji, pie kādiem drīkst veikt kaujas attiecīgi šāvienu. Un tur arī noteikti ir paredzēta šī pozitīva identifikācija. Pēc pašlaika manā rīcībā esošās informācijas, kas nāk no apvienotā operācija centra, gaisa operācija centra NATO, tad iznīcinātāji detektēja šos lidošos objektus, bet tikai sensoros. Netika veikta vizuāla identifikācija un atradās pārāk tuvu apdzīvotām vietām, lai pilots pieņemtu lēmumu veikt gaisa iznīcināšanu no iznīcinātāja. Jo tas varētu radīt daudz sliktākas šīs sekas infrastruktūrā vai iedzīvotājiem nekā, ja tas drons potenciāli varētu nokrist. Jo tad noteikti kaut kas būtu virs pilsētas. Ja šis drons vienkārši lido, tad ir viens risks, un ja tas tiek notriekts, un tur vēl ir raķete, kam ir attiecīgs sprākstviela, kaujas galviņa, tad tas risks daudz vairāk palielinās. Jā, 316 dienas Veckalnā. Internetā figurēja foto, kurā redzams, ka uz nošķiršām drona it kā kirillīcā rakstīts mēs esam krievi, vai kāds to var apstiprināt, vai tā ir vienkārši kārtējā ziņa? Patreiz es šo informāciju apstiprināt nevaru. Patreiz vēl notiek darbs notikuma vietā un vērtēs ir ierādījumus. Tā es nevaru apstiprināt šādu jautājumu. Faktiski, ja drīkst arī papildināt Tropkunga, tad, kā es minēju, tad eksperti strādājot notikuma vietā šādu informāciju nav snieguši. Savukārt, kā es minēju, notiek meklēšanas darbi, tad ir jautājums, vai tas ir atrasts drons, par ko nav informētas iestādes, vai tas varbūt iespējams ir arī šī dezinformācija vai viltus ziņa, kas ir, tā kā es aicinātu būt tiešām kritiskiem par to un sagaidīt tomēr dienestu atzinumus pirms izdarīt slēdzienus. Protams, mēs atrodamies zināmā informatīvā kāda apstākļos. Es vēlos pievienoties arī iekšlietu ministrām un nozarei par to, ka esam kritiski un uzmanīgi ar to informāciju, ko mēs gan izplatām, apkopojam un no kā mēs izdarām secinājumus. Tieši tāpēc mēs šeit esam, lai maksimāli nodrošinātu to informāciju, kas šobrīd ir viss izvērtēšanas rezultātā mūsu rīcībā. Un mēs esam gatavi, protams, tikko kā papildus informācija ienākt, arī turpināt informēt sabiedrību, bet būsim ļoti kritiski par to informāciju, kas dažkārt jau var robežoties uz dezinformācijas jau robežas par to, kas ir kaut kur parādās publiskajā telpā. Tā kā esam ļoti, ļoti kritiski, un es domāju, mēdījiem šeit ir arī atbildīga misija, atbildīgs uzdevums, lai tiešām arī šo atbildīgo misiju mēs visi kopā izpildītu. Informēt sabiedrību, bet informēt ar informāciju, kas tiešām ir patiesa un pārbaudīta. Vai zināms, kur nokrita otrais drons un kas notika ar šo dronu, kas izlidoja caur Reizeknē? Es nevarēšu nokomentēt jums tādu informāciju, kurš cauri izlidoja, kurš gar Rēzekni nolidoja. Ir kāds, kas ielidoja noteikti Rēzeknē un izraisīja šo eksploziju un aizdegšanos. Un ir pēc mūsu sensoru datiem vismaz viens drons, kas izmeta, ja var tā teikt, līkumu gar Rēzekni. Bet man nav informācijas, ka tur būtu kaut kas pāri Rēzeknē lidojis vairākas reizes.
es nebiju klāt un es nefilmēju. Nu labi, jā, bet es varu tikai teikt par to, kas ir identificēti sensoros redzams, un es nevaru komentēt video jūs. Jā. Bet par šo otru nokritušo dronu, tad jūs apstiprināt, ka otrs ir nokritis, bet tas ir kurā vietā? Es neapstiprinu, bet es arī nenoliedzu. Notiek meklēšana, ja tiks atrastas atlūzas daļas no iespējams nokritušo dronu, tad noteikti mēs arī sniegsim paziņojumu. Jā, un vēl jautājums par patvērtnēm. Tātad šajā brīdī, kad drons patiešām piezemēs arī Reizeknē un viens lido pāri Reizeknei, tad šobrīd ir aicinājums izskanējis, tātad šajā šūnu apraidē palikt mājās, bet kurā brīdī tas aicinājums mainās uz doties uz patvērtnēm, jo cilvēki arī sūtīja video, kā viņi no saviem balkoniem redz, kā daudz dzīvokļu mājām tas drons gana tuvu māju jumtiem nolido un attiecīgi kurā brīdī būtu jādodas uz patvērtnēm. Šajā gadījumā droši vien tāds no manas puses komentārs varētu būt, mēs pašlaik runājam par divām, teiksim, salīdzinoši, ko jūs minat situāciju, kad ir vispārējais gaisa uzbrukums un mēs dodamies uz patvērtnēm. Ar to es saprotu mērķēt uzbrukumu, piemēram, Reizeknes pilsētai vai Reizeknes konkrētai infrastruktūrai, kurā ir arī iedzīvotāji. Šajā gadījumā, protams, šis faktiski ir iedzīvotāju vizuāli identificētais drons, tas primārā aizsardzības noteiktais arī rīcības algoritms ir noteikti šajā paziņojumā palikt attiecīgi un patvērties faktiski apdzīvotā vai slēgtā telpā. Šajā gadījumā droši vien, ka tāda pie individuāla dronu esamības, kas ir pašlaik mēs nevaram, protams, precīzi noteikt, kas tas par izcelsmu un, teiksim, kādu apstākļu dēļ viņš šeit ir nokļūst, bet joprojām tie ir atsevišķi gadījumi, kas ir, un tad līdz ar to pašlaik šis, manuprāt, arī pārdomātākais rīcības algoritms, bet es negribētu izslēgt tādu, es negribētu varbūt paredzēt tādu situāciju, bet, protams, tā ir absolūti cita situācija, ja mēs jau runājam par karu, kur tiek izmantot masveida dronu uzbrukums, simtiem dronu vienlaicīgi, kur tas jau vairs šādu te rīcības algoritmus, kas ir pašlaik noteikts kā iespēja patvērties no iespējamā viena drona apdraudējumā, tad, protams, tas būtu viennozīmīgi tikai vienīgais risinājums doties uz patvērtnēm un patvērties maksimāli noslēdzot. Šajā gadījumā es droši vien teiktu tā, ka pašlaik šis ir adekvāts risinājums, kuru aicinājums būtu arī ievērot. Jelena Bobkova, laikraksts Latgalijas tās valdes, ka Latvija esot atļāvusi Ukraina izmanto savu gaisa telpu, tāpēc pie mums sākuši regulāri krist droni. Kā jūs varētu komentēt šīs baumas? Kā es jau minēju iepriekš, izturēsimies kritiski pret baumām, pret informāciju, kas neatbilst patiesībai, tā kā šajā gadījumā es noteikti nevaru nekādā veidā apstiprināt šīs te baumas. Tieši otrādi gaisa telpā, Latvijas gaisa telpa netiek izmantot nekādā veidā no citu valstu puses jebkādām aktivitātēm. Šo paturpinot, ir internetā gana daudz komentāru par to, ka tad iedzīvotāji rakstā no vienas puses mēs palīdzam Ukrainai, no otras puses pie mums papriko šie iespējas Ukrainas droni. Kā jūs to komentētu? Pamatots jautājums, un vēlreiz, protams, ka akcentēsim to, ka Ukrainai ir tiesības dot šos triecienus pa leģitīmiem mērķiem Krievijas agresoru valsts teritorijā. Tas ir tas, ko mēs redzam, tās ir sekas Krievijas agresijai, bet, protams, ka tieši tāpēc arī mēs esam saziņā ar valsts augstākajām amatpersonām, Ukrainas valsts augstākajām amatpersonām, arī savā līmenī ar aizsardzības ministrijas kolēģiem par to, ka skaidrs, ka šeit šīs situācijas viņām nevajadzētu notikt. Bet vēlreiz, protams, ka tas jau, kas šeit ir tik teikts, ka ja Ukraina, bet tā ir tikai šobrīd viena no versijām, ja Ukraina dod triecienus par šiem mērķiem Krievijas teritorijā, tad tie vispirms tiek novirzīti ar Krievijas rīcību vai apzināti vai neapzināti, to mēs vērtējam.
arī citu valstu virzienā. Tā kā šeit, respektīvi, jāskaidrs, ka šis te pamats ir uzdot jautājums par to, vai cilvēki ir drošībā, un vai šajā gadījumā cilvēku drošību neietekmē ar Ukrainas dronu. Tā kā mēs ar šo ļoti skaidru signālu dodam, vēstījumu dodam ar mums Ukrainas partneriem. Jautājums pašvaldību vadītājiem. Kāda bija jūsu tā rīcība, kurā brīdī jūs sanācāt kopā un kā izlēmāt, ka izglītības iestādes šodien nestrādā, un vai reiķinājāties arī ar to, ka tas ietekmē vecākus? Jā, es Gunteris Kudra, Reizeknes un Reizeknes novadas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs, attiecīgi reaģējot uz informāciju, kas tika saņemta attiecīgajā signāla grupā par drona nokrišanu Reizeknes pilsētas teritorijā un attiecīgi šūnu apraides saņemšanas devos uz notikumu vietu, lai būtu notikuma epicentrā attiecībā uz visu situācijas brīdi izvērtēšanu, lai arī saņemtu nepieciešamo informāciju no atbildīgajiem dienestiem un attiecīgi pieņemot noteiktos lēmumus attiecībā uz turpmāko gan darbu, gan arī iestāžu darbību un, protams, komunicējot ar visām iestādēm jau pirms pieņēmām lēmumu un attiecīgi sagaidot informāciju gan no NBS, gan no valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par rīcību attiecībā uz izglītības iestāžu darbu. Tad attiecīgi sakam civilās aizsardzības komisijai šis lēmums jāpieņem. Un attiecīgi mēs iestāžu atbildīgiem cilvēkiem pieņēmām šādu lēmumu, jo apdraudējums nebija beidzies, apdraudējums turpinājās. Un skolas debes sākas jau no 6:30, 6:30. Protams, mēs šo informāciju varbūt esam sagatavojuši un nosūtījām mazliet vēlāk. Tas bija 6:45, to, ka mācību process tiek pārtraukts. Un attiecīgi rīkojas arī valsts pilsēta, Lūdzes novads un Reizeknes novads. Un, protams, nodrošinot arī iespējamo darbu uz vietas izglītības iestādēs, jo nevar zināt, kuri vecāki jau devās savas darba gaitās un arī savas atlasas ņēma līdzi uz skolu, attiecīgi esot uz vietas darbiniekiem, nodrošināt šo pieskatīšanu bērnu, vai tas ir pirmskolas izglītības iestādē vai arī skolā un attiecīgi nodarbināt uz vietas. Latvijas vietējā Latvijas avīzija Tuvojas 9. maijs un ņemot vērā šonakti un arī publiskajā nebūtu telpu izskanējuši informāciju, cik droši var būt ierobežas iedzīvotāji un vai cik pastiprināta drošība? No savas puses var pateikt, protams, ka mēs neatkarīgi no situācijas katru gadu iekšlietu sistēmas dienas gatavojās, gan valsts drošības dienas ar savu analītisko kapacitāti un, protams, sadarbībā ar valsts policiju. Priekums, protams, varēs mani papildināt nepieciešams attiecībā uz teiksim, to sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un incidentiem. Mēs gatavamies ļoti nopietni vienmēr. Pašlaik mūsu rīcībā nav konkrētu norāžu par iespējamām jau gatavotām provokācijām. Mēs viņus, protams, izslēgt nevaram. Savukārt, protams, prognozēt to, kāda iespējamā varbūt rīcība varētu būt saistīta arī ar kādu vakar naktī esošu incidentu, mēs prognozējam. Un tam, diemžēl, mums šodien ir jābūt gataviem vai jārēķinās, varētu teikt, ar to, ka tas var notikt kurā brīdī. Bet dienesti pilnīgi noteikti 9. māju kopumā ne tikai Latgales reģionā, bet vispār kopumā Latvijā gatavojās atbilstīgi un faktiski ierastajā kārtībā, kā vienmēr, ja būs kāda informācija, sabiedrība tiks informēta, kā arī gribu norādīt to, ka, ja būs pamatot tāda konstatēta apdraudējuma pasākuma, var tikt aizliegt. Tos var pieņemt uz vietas arī policijas vadība, ja būs nepieciešams arī saskaņotajos vai atļautajos kādās darbībās, bet kopumā, es teiktu, mēs gatavojamies un, protams, varbūt Protkungs var nedaudz no savas puses piebilst par tieši Latgales reģionu. Jā, papildinot iekšlietu ministru teikto, varu apgalvot, ka mēs gatavojamies 9. maijam. Arī šogad ir 9. maijs iedzīvotāji būs aktivitātes šajās dienās, un es esmu gatavi darboties, analizēt situāciju. Resursi ir pietiekoši,
arī šodien papildus resursi tika piesaistīts, lai nodrošinātu šo iekšējo drošību. Tā kā arī uz 9. māju esam gatavi, arī sadarbības partneri ir pieslēgušies, darbojas un būtu arī papildinājums Latgales reģionam no citiem reģioniem. Tā kā varētu būt droši, visi būs kārtībā. Paldies, un noslēdzošais jautājums. Pagājušā reizē, kad pie Gaigalavas nopirkta dronas, notika militārās mācības. Tagad reizē detonējot dronas atkal notiek militārās mācības. Tas ir nejauša sakritība vai likuma sakritība? Es pilnīgi droši varu apgalvot, ka tā ir sakritība. Un tā ir ļoti vienkārša sakritība, tāpēc, kad faktiski nepārtraukti kaut kur notiek militārās mācības, ir pastāvīgi klātbūtne gan mūsu bruņoto spēku, gan arī sabiedroto, gan Latgalē, gan arī citos Latvijas reģionos, un arī pašlaik notiek multinacionālās brigādes mācības, kur daļa no multinacionālās brigādes vingrinājumiem notiek tieši Latgales reģionā. Līdz ar to pilnīgi noteikti tā ir sakritība. Paldies par atbildēm. Pasludināšu preses konferenci par noslēgumu. Lūdzu, sekot arī informāciju atbildīgo dienestu mājaslapās un arī oficiālais plašsaziņas līdzekļos. Paldies! Ministra kungs, jūs to sanāksmi cikos gribējāt? Es esmu devis komentāru. Es esmu devis ziņu, man tad varbūt kaut ko paldies. Turaties. Ja kas zvana? Bija doma, ka mums vajag vakarā sanāk kopā. Un, cikos mēs tad sanāk? Jūs vēl kaut ko pa ceļam vai? Tagad ir viens. Tagad es vēl braucu.